Šodien tiekamies ar attīstības investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāju Ivetu Piziču. Sveika, Iveta! Sveiki! Vēlos jautāt tev par projektiem. Cik šobrīd ir aktīvu infrastruktūras projektu? Šobrīd ir noslēgti līgumi par 16 projektu realizāciju, par kopējo projektu budžetu vairāk kā 12,5 miljonu eiro, un izskatīšanā ir vēl 3 projekti ar gandrīz 3 miljonu eiro budžetu. Projekti tiek īstenoti, lai uzlabotu mūsu ikdienu, padarītu dzīvi ērtāku, drošāku un patīkamāku mums pašiem un viesiem. Kur ir tie projekti, kas drīzumā tiks noslēgti? Šobrīd uz noslēguma fāzē ir 3 projekti energoefektivitātei ēku siltināšanai. Viens no projektiem man aiz muguras Reiņa bulvāris tātad, bet šiem projektiem šobrīd tiek vēl liktas papildus aktivitātes, lietus ūdens novadīšanā, jauni risinājumi. Iedzīvotājiem noteikti arī būs patīkami un vizuāli pievilcīgi, jo līdz ar šiem risinājumiem tiks sakārtota telpa, ārtelpa pie šīm ēkām, kuru iedzīvotāji varēs gan redzēt, gan lietot, priecēs acis un arī būs ērtāk. Kā arī mums ir 2 projekti, kuru ietveros pašvaldība iegādāsies 3 elektroautobusus skolēnu pārvadājumiem, kas ir bezemisiju transporta līdzekļi, un tiek priekš šiem autobusiem izbūvēta autostāvvieta ar elektrouzlādes vietām. Kādu laiku atpakaļ saņēmām komentāru par šo tēmu no iedzīvotāju. Jauni autobusi, tas, protams, ir labi, bet vai plānot sakārtot arī ceļus, pa kuriem viņi pārvietosies? Jā, arī šeit ir vairāki projekti, kas ir tātad vērsti uz ceļu un ielu sakārtošanu pašvaldībā, gan pilsētā, gan tātad pagastos. Šie projekti tiks īstenoti uzņēmējdarbības atbalsta ietveros, un pirmais projekts, ko iedzīvotāji varēs jau redzēt, uzsāksies darbi maijā, jūnijā. Tā ir kooperatīva ielas pārbūve. Tiks pārbūvēta visa iela, tātad ielas segums, celiņi, un arī tiks atjaunotas inženieru komunikācijas, kas atrodas zem ceļa, un izbūvētas jaunas siltuma apgādes sistēma. Šobrīd izskatīšanā ir 2 projektu pieteikumi, kuros ir paredzēti ceļa Litavnieki Krapiški pārbūve Preiļu pagastā, Skolas ielas pārbūve Riebiņos, pašvaldības ceļu posmu tātad Stikāni Sondora seguma pārbūve Sīļu kalnu pagastā, Vītolu ielas seguma atjaunošana Upmalas pagastā, Vecvārkavas ciematā, Mehanizatoru ielas pārbūve Preiļos un Pils ielas atjaunošana Preiļos. Ir noslēgts arī finansēšanas līgums pilsētas centra pārbūvei. Šobrīd notiek iepirkuma procedūra, kuras rezultātā ceram, ka tiks noslēgta līguma jau pavasarī un vasarā sāksies centra pārbūves darbi. Ir plānots labiekārtot kādas publiskās vietas Preiļu novadā? Jā, ir noslēgti 2 finansēšanas līgumi, viens par Žika laukuma izbūvi Preiļu pilsētā, un otrs ir par Pelēču ezera atpūtas vietas izveidošanu. Abi projekti ir veidoti balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, aptauju rezultātiem. Drīzumā Žika laukumā būvdarbi jau tiks sākti, jo ir noslēgušās visas iepirkuma procedūras un tiek slēgti līgumi. Paldies! Un pēdējais jautājums, kas, manuprāt, interesē visus. Kā sokas ar mūsu kultūras mantojuma Preiļu pils renovāciju? Preiļu pilī šobrīd notiek būvdarbi. Šis būs pēdējais lielais būvdarbu līgums, un faktiski Preiļu pils tiks atjaunota. Šā gada vasarā pabeigsim visus darbus un ceram uz pilsētas svētkiem, ka Preiļu pils varēs atvērt durvis plašāk iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, kā arī paralēli šim būvdarbu līgumam kompānija H2E izstrādā dizaina projektu, kuru arī tad pašvaldība meklēs finanšu piesaisti, lai īstenotu. Aicinu sekot līdzi pašvaldības mājaslapai un sociālajiem tīkliem,